Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка! Mans mīļākais hobijs ir tekstila mozaīka. Mans vārds ir Maija, es dzīvoju laukos netālu no Smiltenes. Man ir 82 gadi. Es ar šo hobiju nodarbojos jau ļoti ilgi. Kādu dienu es grāmatā ieraudzīju skaistu attēlu. Tur bija sega no maziem krāsainiem auduma gabaliņiem. Man tas ļoti patika. Kopš tā brīža tekstila mozaīka ir mans mīļākais hobijs. Es mācījos šūt pati. Es pirku dažādas grāmatas un mācījos no tām. Es izmēģināju dažādas tehnikas un rakstus. Es kombinēju audumus pēc krāsas un faktūras. Tagad es mācu arī savu mazmeitu. Viņai patīk skatīties, kā es strādāju. Es izmantoju dažādus audumus. Dažus audumus es pati nopērku veikalā. Citreiz audumus man atnes bērni vai draugi. No tiem es šuju segas, spilvenus un pārklājus. Katrs darbs ir citāds un īpašs. Katru dienu es šuju vismaz stundu. Man tas ir kā atpūta. Es izmantoju savu veco šujmašīnu. Man patīk tās vienmērīgā skaņa. Es klausos putnu dziesmas aiz loga un šuju. Tad es jūtos laimīga. Manā mājā ir silti un mājīgi. Uz krēsla stāv pusgatavs pārklājs, blakus ir kaste ar lentēm, pogām un diegiem. Es lēnām izvēlos krāsas un gabaliņus. Vispirms es plānoju rakstu, pēc tam sašuju gabaliņus kopā. Mana ģimene ļoti mīl manas segas. Bērni un mazbērni saka, vecmāmiņ, tās ir tik skaistas. Viņi grib, lai es pārdodu savus darbus internetā. Viņi saka, ka cilvēkiem patiktu un es varētu nopelnīt naudu. Es smaidu, bet man ir grūti izlemt. Es neprotu lietot datoru un nezinu, kā pārdot internetā. Dažreiz es domāju, ka varbūt vajag pamēģināt. Varbūt kāds mazbērns man palīdzēs ar datoru. Bet man pietiek, ka mana ģimene un draugi priecājas. Galvenais ir prieks un siltums, ko dod šūšana. Mans sapnis ir, lai manas segas paliek ģimenē. Es gribu, lai katrai mājai ir mana sega vai spilvens. Kad viņi skatīsies uz rakstiem un krāsām, viņi atcerēsies mani un mūsu stāstus. Un tev? Vai tev patīk darbi ar rokām? Varbūt tu arī gribi izmēģināt tekstilu mozaīku. Mans mīļākais hobijs ir tekstila mozaīka. Mans vārds ir Maija, es dzīvoju laukos netālu no Smiltenes. Man ir 82 gadi. Es ar šo hobiju nodarbojos jau ļoti ilgi. Kādu dienu es grāmatā ieraudzīju skaistu attēlu. Tur bija sega no maziem krāsainiem auduma gabaliņiem. Man tas ļoti patika. Kopš tā brīža tekstila mozaīka ir mans mīļākais hobijs. Es mācījos šūt pati. Es pirku dažādas grāmatas un mācījos no tām. Es izmēģināju dažādas tehnikas un rakstus. Es kombinēju audumus pēc krāsas un faktūras. Tagad es mācu arī savu mazmeitu. Viņai patīk skatīties, kā es strādāju. Es izmantoju dažādus audumus. Dažus audumus es pati nopērku veikalā. Citreiz audumus man atnes bērni vai draugi. No tiem es šuju segas, spilvenus un pārklājus. Katrs darbs ir citāds un īpašs. Katru dienu es šuju vismaz stundu. Man tas ir kā atpūta.
Es izmantoju savu veco šujmašīnu, man patīk tās vienmērīgā skaņa. Es klausos putnu dziesmas aiz loga un šuju, tad es jūtos laimīga. Manā mājā ir silti un mājīgi. Uz krēsla stāv pusgatavs pārklājs, blakus ir kaste ar lentēm, pogām un diegiem. Es lēnām izvēlos krāsas un gabaliņus. Vispirms es plānoju rakstu, pēc tam sašuju gabaliņus kopā. Mana ģimene ļoti mīl manas segas. Bērni un mazbērni saka, vecmāmiņ, tās ir tik skaistas. Viņi grib, lai es pārdodu savus darbus internetā. Viņi saka, ka cilvēkiem patiktu un es varētu nopelnīt naudu. Es smaidu, bet man ir grūti izlemt. Es neprotu lietot datoru un nezinu, kā pārdot internetā. Dažreiz es domāju, ka varbūt vajag pamēģināt. Varbūt kāds mazbērns man palīdzēs ar datoru. Bet man pietiek, ka mana ģimene un draugi priecājas. Galvenais ir prieks un siltums, ko dod šūšana. Mans sapnis ir, lai manas segas paliek ģimenē. Es gribu, lai katrai mājai ir mana sega vai spilvens. Kad viņi skatīsies uz rakstiem un krāsām, viņi atcerēsies mani un mūsu stāstus. Un tev? Vai tev patīk darbi ar rokām? Varbūt tu arī gribi izmēģināt tekstilu mozaīku?